Pirms 278 gadiem pēc arhitekta Rastrelī projekta tika uzsākta Rundāles pils celtniecība. To būvēja imperatoris Annas Joanonas favorītam Kurzemes hercogam Bīronam. Šī pils ir viens no izcilākajiem baroka un rokoko laika arhitektūras pieminekļiem. Tajā ir 138 istabas. Viszināmākās ir zelta un baltā zāle, lielā gleznu galerija, Kurzemes hercoga kabineti un guļamistaba. Aiz Rundāles pils izveidots brīnišķīgs Versaļa stilā veidots dārzs. 2,5 gadsimtu laikā pili bija krietni skāris laika zobs. Pašreizējā restaurācija ilga vairāk nekā 50 gadus. Tuvojoties Rundāles pils dzimšanas dienai, pabeigts pēdējais restaurācijas posms, kurš ilga 4 gadus. Veikt šos darbus bija iespējams pateicoties sponsoru atbalstam, kur ieguldīja atjaunošanā 800 000 eiro. Ja runājam par pēdējiem gadiem, tad tas, protams, ir Borisa un Ināras Teterevu nopelns. Viņi ir mūsu sargeņģeļi. Kopš 97. gada viņi sponsorēja rekonstrukciju. Pēdējo 4 gadu laikā mēs varējām pabeigt ļoti dārgus un sarežģītus restaurācijas darbus. Uz restaurācijas noslēgumam veltīto svinīgo pasākumu ieradās daudz viesu un VIP personu no Latvijas, kā arī tuvajām un tālajām ārzemēm. Un šodien galvenais ir neaizmirst pateicību. Pateicību visiem tiem, kas bijuši iesaistīti šajā notikumā. Piedaloties Rundāles pils pusgadsimtu ilgajā ceļojumā, kas veda no posta un nolaistības uz spožumu un kārtību. Rundāles pils ir Latvijas visapmeklētākais muzeju komplekss, kurš ir atvērts visu cauru gadu. Šeit tiek rīkoti arī valsts līmeņa svinīgie pasākumi, muzikālie festivāli un lietišķas prezentācijas. Pēc restaurācijas apmeklētājiem pirmo reizi atvērtas visas pils telpas. Lielākais jaunums lielā galerija, kura tagad ir pilnībā restaurēta, gan grīdas segums ir atjaunots, gan arī hercoga biblioteka. Tāpat ir grīdas segums atjaunots un arī paneļi pie sienām. Veicot lielās galerijas sienu gleznojumu atjaunošanu, bija jānoņem vairāki krāsu slāņi, līdz oriģinālie zīmējumi ieraudzīja dienas gaismu. Bija nepieciešami 14 gadi, lai restaurētu griestu gleznojumus. Bīrona laikā lielā galerija bija paredzēta dažādām svinībām. Uz svinīgo pils atjaunošanas darbu noslēgumu bija ieradušies restauratori, kuri dažādos laikos strādājuši šajā arhitektūras pieminaklī. Meistari atceras, cik sarežģīti bija no atsevišķiem fragmentiem atjaunot unikālos sienu gleznojumus. Gleznu galerijā uz sienām nebija neviena zīmējuma. Tie visi bija vienkārši aizkrāsoti. Vajadzēja visu notīrīt, pa fragmentiņam atjaunot, protams, bija arī lieli zaudējumi. Šodien tas ir šedevrs. Es uzskatu, ka tā ir Latvijas pērle. Šādu piļu ir ļoti maz, kur viss ir precīzi, kvalitatīvi un skaisti atjaunots. Pēdējais restaurācijas posms bija Bīrona bibliotekas atjaunošana. Un tagad mēs stāvam, varētu teikt, pie tikpat skaistas hercoga bibliotekas, kā tas varēja būt 18. gadsimtā. Salīdzinot ar citām pils telpām, šeit griestu gleznojums bija vissliktākajā stāvoklī. Bija nepieciešami visilgākie un darbietilpīgākie restaurācijas darbi. Bibliotekā ir saglabājies vienīgais oriģinālais skapis. Hercoga mazdēls princis Johans Bīrons finansēja 11 jaunu tā kopiju izgatavošanu. Bibliotekas telpās apskatāma 15. un 17. gadsimta 44 grāmatu un rokrakstu kolekcija. Tie piederējuši Ketleru dzimtai, kura līdz 1711. gadam valdīja Kurzemes hercogistē. Pilī atvērta arī franču mecenāta Teodora Medema, Kurzemes hercogienes Dorotejas attāla radinieka dāvinājumu izstāde. Kolekcijas pērle ir 22 priekšmetu porcelāna servīze, kura piederējusi hercogienei. Šodien, pateicoties kultūras vērtību cienītāju entuziasmam, mecenātu finansiālajam atbalstam un restaurātoru darbam, Rundāles pils apmeklētāji var iejusties patiesā greznā laikmeta atmosfērā un sajust tā šarmu.